Tagad šeit ir jāizkausē caurums, lai atstātu tādu izturības malu. Tīkliņu patronai priekšā vajag pīt ar visparastākiem mezgliem. Un tā patrona domāt kaut kur uz zem litra, 80 grami. Kas ir vajadzīgs, lai uztaisītu patronu? Vajag simtnieci cauruli kanalizācijas, pēc tam 80 cauruli kanalizācijas, pēc tam šņori 1,5 mm, izlacis lentu, armatūra stiena 8 mm un 60 cm garlaikam. Un cauruli ūdens, dubulto. Te ir dubultīgi domāti. Apmēram 1,20 m, tāds parocīgs garums domāts. No sākumā jāiztaisa spole, un tā būs no šitās caurules. Un tagad ir jāatzīmē ar izlacis lentu. Mēs kaut kādu maliņu paņemam no malas. Apmēram uz aci spoles garums. Tagad šeit ir jāizkausē caurums, lai atstātu tādu izturības malu. Tagad jāizzaģē pati spole pēc atzīmētā. Armatūrai galu atlocīja, tagad šitien jāpiesit tikai. Tagad rokturis, turētājs un spole. Visas šitās trīs daļas jāsaliek kopā ar izolācijas lentes palīdzību. Tagad šitai patronai, šitai malā ir jāizkausē caurumi, lai varētu piepīt tīklu priekšā. Šitien otrā pusē vajag izkausēt vēl caurumus priekš šņors, kur siesies klāt kā pie spaiņa, un aiz kuras varēs mest to patronu. Šitā ir jāpin ciet, un jāizmanto paši vienkāršākie mezgli. Un divas krāsas iztaisīju tāpēc, lai būtu vieglāk pīt un nevarētu sajaukt. Tīkliņu patronai priekšā vajag pīt ar visparastākiem mezgliem. Un tā šņurīts ir paņemts ar rezervi.
to šņurīti galā piesien to mezgli vienkārši sapinot pretīm. Nevajag uztraukties, ja kaut kas nav sanācis, mezglis var mierīgi pariktēt ar fleķinēm. Liekās šņoris jānokausē nost. Re, kā izskatās tā patrona izmantošanas gatavībā. Un šitā te šņora vajadzīga, cilpa. Un šitā otra cilpa arī vajadzīga. Un tā patrona domāt kaut kur uz zem litra, 80 grami. Un pielādēs viņi kaut kur pilna 2/3. Un domāt ir ar zirņiem, vai arī ar topenānu būriem. Un te iekšā liekas tāda šeiba. Tā šeiba var būt no dzels, no svina, no plasmas vai no putuplāstā. Katru gadījumu uzviniet. Tur iekšā ir tas tīkliņš var būt retāks. Vismazākais daudzums, ar ko karpis vai brekšs var iebarot, ir ar kādu litru. Un tā ir ļoti rupja barība, un zivis nepiesātinās. Un zivis barību neapēd pa 5 minūtēm. Tie ir topenambūri, un man tos ieteica sēklu veikalā kā lopu un putnu barību priekš zivīm. Es tos esmu mēģinājis, un es varu pateikt, ka tie ir ļoti smagi. Bet man neliekas, ka priekš zivīm vajadzētu vieglāku barību. Apakšā tas turētais, tāpēc, ka tā makšere stāv parasti iedurt zemē. Un ko es iztaisīju? Iztaisīju šeit no lāpstas rokturi, lai tas metiens būtu stingāks. To patronu no sākuma pielādēsim līdz pusē. Un tam mēģināsim aizmest. Viss tālākais, ko es esmu aizmetis, ir 45 metri. Un tas ir ar 0,5 auku, 20 kg izturība. Šitais aprīkojums ir jāmet kā karpu makšēšanā pirmajā treniņā. Un šitā to makšķi sāpina atpakaļ. Uz brikšiem to barību var iemest ar roku.